Ja es lūgtu jums šobrīd nodefinēt, kas ir mīlestība? Jā, un Akvilīna jums pateiks, kas ir mīlestība. Es ļoti ceru, jo jūs klausoties, man liekas, ka jums ir ļoti daudz atbilžu. Jā, man ir. Un tās var kādam varbūt palīdzēt ieraudzīt to virzienu vai aizdomāties. Nu, ziniet, es tādu nepateikšu, bet ir dažādas mīlestības, jā. Tur ir dažādi tie tipāži. Kādas ir tās mīlestības? Nu, tagad es neatcerēšos tos latīniskos vai grieķiskos vai tos nosaukumus, jā. Kādi tur ir un kā šodien uztver un kā to... ar ko jauc seksu ar mīlestību un kas ir mīlestība. Saka jau, ka mīlestība esot bez nosacījuma, īsta mīlestība. Tā kā māte mīl savu bērnu par to, ka viņš vienkārši ir. Tā kā mēs mīlam otru cilvēku par to, ka viņš vienkārši ir neatkarīgi, vai viņš ir ar mani, augstākā pilotāža, vai ar mani, vai ar kādu citu, ka vienkārši ir cilvēki, ka visiem viss ir labi. Droši vien tā ir mīlestība. Kā Dievs varētu skatīties uz pasauli, kura nekarotu, nedarītu blēņas un teikt, vai kā es viņus visus mīlu. Droši vien, kad radīja cilvēku, ļoti mīlēja. Ko mēs pēc tam sadarījām? Un tad paši izdomājam, ka mīlestība ir tas un tas. Tauriņu vēderā. Kāda tur tauriņu un kādā vēderā? Arī izdomāts tāds. Tas ir viens brīdis. Arī tāda ir mīlestība, jā, bet tā ir uz brīdi. Bet tā lielā vispārējā, tā ka prieks satikt vispār cilvēkus un katru cilvēku, tāpēc, ka mēs neesam tuksnesī un vientuļi, ka vienmēr būs kāds, pie kura pievērsties vai kaut ko pateikt, vai viņš man kaut ko pateiks. Tas ir tā brīnišķīgi. Tā ir tā augstākā pilotāža.